Gājējiem un velobraucējiem paredzētais serpentīna ceļš vedīs no Siguldas svētku laukuma, kas saukts arī par panorāmas laukumu, līdz pat pašai Gaujai. Gandrīz 600 metru garumā pa Gaujas stāvo krastu apmeklētājiem pavērsies dažādas, vēl arī neredzētas ainavas uz Gaujas senleju. Tiesa, lai ko tādu izveidotu, projektētājiem nācies likt lietā nevien savas zināšanas, bet arī radošo domu. Ņemot vērā, ka Gaujas senleja ir ļoti raksturīga ar stāvām nogāzēm, kas ir pietiekami piesātināts ar dažādiem avotiem, līdz ar to un dažādiem grunts sastāviem. Līdz ar to šis bija diezgan liels izaicinājums projektētājiem izprojektēt kaut ko tādu nebijušā vietā. Jo līdz šim šāda veida būve vēl šeit nav bijusi, līdz ar to paredzēt visus apstākļus un riskus, kas varētu būt tīri šī celiņa izbūvēja, faktiski bija neiespējami pirms darba uzsākšanas. Serpentīna ceļa izbūves procesā visiem iespējamiem riskiem risinājums esot rasts. Sarežģītākais bijis atrisināt jautājumu, lai Lietuvu laikā neveidotos izskalojumi. Jo šobrīd norit darbs pie lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izveides, tāpat arī gar serpentīna ceļu ar sietu tiks stiprinātas stāvās nogāzes. Savukārt apmeklētāju drošībai stāvākajās vietās tiks uzstādītas drošības barjeras. Serpentīns, kas kā čūska vīsies cauri Gaujas stāvajam krastam, būs bruģēts ar vairākiem skatu laukumiem, labi iekārtots soliņiem un velonovietnēm. Faktiski mēs nošaujam, ja tā var teikt, vienu šāvienu vairākus zaķus, jo mēs pirmkārtām dodam atkal jaunas iespējas, jaunas sajūtas, jaunas skatu punktus, kur šiem turistiem nokļūt no pilsētas līdz Gaujas senielējai. Vienlaikus mēs atslogojam varbūt tās takas, kuras mēs varbūt vēlamies slēgt no tādas slodzes vai pārslodzes dēļ, un plus mēs vēl atslogojam šo mazliet draudīgo vai bīstamo posmu, kas ir, ko cilvēki ir iecienījuši valsts autoceļi, kur cilvēki gar valsts autoceļu dodās no pilsētas līdz Gaujas senlejai un mazliet tālāk. Līdz ar to mēs ieliekam šo plūsmu tajās vietās, kas ir pietiekami interesants, dabisks, ar skaistiem ainavas skatiem, ar tādu dabas baudīšanu. Vienā no skata laukumiem atgriezīsies arī viens no tradicionālajiem Siguldas vides objektiem – leģendām apvītā Mīlas beka, kas bijusi siguldiešu iecienīta satikšanās vieta. Laikam ejot, tā savu pievilcību bija zaudējusi. No Mīlas bekas pāri vairs bija palicis tikai satrūdējis kāds, kura vietā tagad sliesies jauns un ar jaunu cepuri. Serpentīna ceļš top dabas aizsardzības pārvaldē piesaistot Eiropas struktūra fondu līdzekļus, un tāds būs jau otrs Siguldā. Pirmais pirms gandrīz 10 gadiem atklāts Gaujas otrā krastā Krimuldas viduslaiku pils aizsarga grāvi teritorijā. Pirmais serpentīna ceļš tika izbūvēts par godu Siguldas 800 gadē, un tas ir apgaismots, ļoti patīkama pastaiga un iecienīta, tāda romantiska pastaiga vieta, gan siguldiešiem, gan arī viesiem. Tātad ved no Gaujas senlejas, no tilta puses augšā līdz Krimuldas muižai. Un par šo serpentīnu ceļu arī izveidos ļoti jauka pastaiga. Turp vai atpakaļ var doties arī ar gaisa trošu vagoniņu, un tad jau ir tāds vesels skaists maršruts pa Siguldu. Siguldā pirmais serpentīna ceļš vēsturiski ir arī pirmais tāds Baltijā. Tās tika izbūvēts jau 1862. gadā par godu Krievijas cara Aleksandra II vizītei. Taču vēstures fakti vēsta, serpentīns tur izveidots jau agrāk, lai pa Gaujas senlei varētu pārvietoties ar zirga pajūgu.